Sveiciens jaunajā gadā! Visiem, kas to sagaidījuši, pārfrazējot Egilu Levitvārdus. Sevišķi sveiciens tiem, kas ir sagaidījuši pirmo X stundu kopā ar mums, un mēs esam Daniels, Morits un Kristaps. Ziniet, kā nevis 2 latvieši un 3 partijas, bet 3 latvieši un 1 raidījums. Un mēs esam šeit, lai saprastu, kas īsti notiek X stundā. Laizā! Kur mēs laidīsim šodien? Varētu kaut kur ar vilcienu aizlaist, ja vilciens būtu uzticams transports, bet Latvijā tas tā nav. Iespējams, ka lietuviešu nodrošinātā vilcienā Rīgas Viļņas līnijā gan varētu kaut kur aizbraukt, bet uz vietējo Viviju pasažieru vilcienu tas nekādi neatiecas. Kas tur īsti noticis? Kā? Kas mums parasti Latvijā ar iepirkumiem? Tāpat kā vairākus gadus viņš bremzējās, tā arī viņš tagad bremzējās, kad mums vilcieni ir piegādāti. -15 grādos, tu vari iedomāties. Šausmīgs sals kaut kāds. Tu ielēs man Rīga vēl šitos te elektroautobus pasūtīja, kas nevar. Viņi pārsēdošā kārtā kursē. Bet ar dīzeli, jā. Tu gribi teikt, ka vecais dīzelis iet, bet elektrotransports neiet. It sevišķi vilciens, kuriem it kā elektrību padod tur no augšas. Jā, bet akumulators izlādējis un kustībā. Bet nē, zini, kāds visvieglīgākais paskaidrojums no Rīgas attieksmes, ka viņi lai dīzeļus tajā elektroautobusos, lai apsildītu salonu. Ko? Arī labi. Bet man ir jautājums, kā tas vispār īsti nākas? No 17 vilcieniem, cik mēs ilgi viņus testējām? Man tāds iespējas jau, ka tas gadiem ilgi notiek. Es neesmu pievērst uzmanību ļoti ilgi. Kaut kādā 9. gadā mēs vispār sākām par šito visu runāt. Mums vajag jaunas. Tu darīji 9. gadā? Kur tu biji? Es biju mājās. Kas tu esi? Es priecēs iepazīties, bet man ir jautājums, mēs viņus cik ilgi testējām? Es netestēju, atvainojies, nevajag par tās lietas tagad. Mums ir 17 vilcieni, bet no gataviem, no viņiem gatavi ir 11. No 11 gataviem un no 11 gatavi 5. Jā, 6 nesot gatavi. Jā. Nē, 5 nav gatavi, 6 esot gatavi, un no tiem 6 gatavajiem vēl puse reize braukt. Bet toties, ziniet, kāds labums, jūs varat, zinādams, ka viņš nebrauks visticamāk, nopirkt biļeti un tad aizbraukt ar taksi uz turien pa Vivī šito te budžetu līdzekļiem. Ko mums apmaksās? Nē, vēl viena forša iespēja ir tāda, ka pasažieru vilciens ir gluži vienkārši izdomājis ietaupīt naudu uz elektrības rēķinu, jo pēdējās dienās tur biežā tā cena kaut kādos brīžos bija palikusies. Un tieši rīta stundā, kad jādodas uz darbu, lai tā kā taksi nekā ar vilcienu, jā. Sagadīšanās. Bet klausies, bet arī ir tā teorija par šitiem kustības sistēmas blokiem, jā, kas, kur viņi ražo bija. Tā kas nevar būt, kā mūsu ļoti cienījumā, mīļajā lielvalstī Krievijā. Jā, tieši tā. Un mēs tā kā neiepilst? Atvainojos, CERTA-LV mēģināja iebilst VDD. Es VDD parasti, tikko nesen aizliedz pasākumu Pakistāns gribēja pateikt Palestīnas atbalstam, bet šeit, es domāju, vitāli tiešām svarīgā, var teikt, priekš Latvijas tieši Rīgas, es nezinu, kam iepirkumā viņas nav uzklausīja. Bet par ko tā sistēma īsti atbild? Viņi atbild par automātisko bremzēšanu. Un tu iedomājies, ka Krievi pārvalda iespējams, es neapliecinu uz 1000%, viņi pārvalda iespējams attālināt mūsu automātisko bremzēšanas sistēmu. Pagaidi, tu gribi teikt, ka valstī, kurā nespēja Žigulim uztaisīt bremzes, tā vai tā mašīna vispār kaut kad apstātos, viņi ražo kaut kādas bremzēšanas sistēmas priekš vilciena. Es tev vēl pateicu vēl jaunumu. Viņi drīz atsāks ražot Volgas. Tā kā FSB braukās ar Čaikavu Volgām. No otras puses tā ir laba ziņa, jo ņemot vērā to, ka visvairāk ceļu satiksmes negadījumu, letāli ceļu satiksmes negadījumu Krievijā notiek ar Krievijā ražotiem transporta līdzekļiem, tas nozīmē, ka ļoti daudz veši līdz frontei Ukrainā neaizbrauks, jo viņi jau būs turpat palikuši stīvi tajos savos lūžņos. Jā. Bet, tāda sajūta visu laiku rodas, ka vienkārši tajā
sistēmā ar nosaukumu bloku tiešām kaut kas visticamāk ir sabloķējies. Tas pirmo reizi kaut kas viņam pēc nosaukuma ir. Pēc atbilstoši nosaukumu, jā. Bloka. Bet labā ziņa ir tāda, ka ne jau visas Krievu sistēmas bloķējas. Dažas nē. Piemēram, šonadēļ vienas Krievu kara lidmašīnas iekārta nenobloķēja drošības sistēmu un Krievi izgāza munīciju pār pašu savu ciematu Voroņiežas apkārtnē. Nu redzi, kā beidzot viņi patiesi teroristisku valsti bombardē. Ir nianses, bet tāpat tā ir laba ziņa, vai ne? Jā, un turpinot par labām ziņām, Latvijā jaunais gads sagaidīts salīdzinoši mierīgi. Panorāmu. Tiek ziņots, ka neviens nav guvis smagas traumas no pirotehnikas sprādzieniem. Nu, tiesa, tas mazliet skumdina, jo tas attiecas arī uz tiem, kas salūta šauj pulksteni 11. Nu, negluži pēc Latvijas laika. Jā. Tomēr šauj, ko policija dara? Es pavisu nakti redzēju... Korporatīvs! Es pavisu nakti redzēju kādas 3 valsts policijas ekipāžas. Es dzīvoju pretiem policijas iedzimtiem, tur bija Tomša logi. Bet es dzirdēju nostāstus, ka VDD tomēr fiksēja kaut ko. VDD ir, vai tas nevis valsts policija, kas jābūt uz vietas, bet VDD fiksēja kaut kādas cilvēki, viņam iesūtīja ziņas kaut kas tam līdzīgs, vai arī paši, kad dzēra. Fiksējuši. Kāpēc tā? Redzēju, salūdz nopilnēji. Kolēģiem čatā atsūtīja. Es tā domāju, varbūt, ka valsts policija, man tāda sajūta, ka varbūt viņi vienkārši paļāvās uz tām lapiņām Krievu valodā, kas bija izlīmētas mikrorajonos un bez brīdināja nešaut salūtu. Varbūt viņi vienkārši paļāvās, ka vispār neviens neko nešaus 11. Vai kā, bet tiem mūsu, kā viņus Levits nosauc par līdztautiešiem, jā? Nu, tai nācija ar papildus īpašo kromosomu, viņiem jau homosomu. Jā. Bet, jebkurā gadījumā no vienas puses viņš gandrīz jau var saprast, kāpēc viņš jau 11. Tāpēc, ka gulē 12. iet mamma. Varbūt mamma lika, bet viņiem dzīvot savādāk nekā vispārējā pasaulē, tas viņiem tā diezgan dabīgi. Un es tikai domāju, kāpēc viņi nešauj salūtu 14. janvārī, negatavojas jaungada svinībām, jo... Pēc ķiniešu jaunā gada nesen. Tur ir savādāk, bet viņiem ir tur kaut kāds vecais jaunais vai jaunais vecais gads. Zin kā, es nebrīnītos, ja viņi pat ķiniešu jaunajā gadā šalot 11. šalus. Viņam vajag tikai iemeslu, lai iedzert un izšaltu kaut ko. Nu, tas ir, man šķiet, ka tie paši cilvēki arī, kas tās eglītes nes ārā no dzīvokļa, tur martā, aprīlī, viņas var redzēt, ka ir iznestas beidzot ārā. Diskas ir mazotās beidzot. Kaut kāds brūns kāds stāv pie. Nu, varbūt. Bet viņi jau visu kaut ko dara savādāk. Nu, piemēram, lielākoties atpaliekot no visas pārējās pasaules, proti, piemēram, 1908. gadā viņi nokavēja uz Londonas vasaras olimpiskajām spēlēm. Jā, es šito dzirdēju. Jo viņi dzīvoja pēc cita kalendāra, un kalendāra reforma vēl nebija veikta. Jā, un tad atnāca pie komunistu pie varas, un tad uztaisīja kalendāra reformu. Un no tā laika Krievija no civilizētās pasaules atpaliek jau par 100 gadiem. Vismaz. Bet tas netraucēja šādu salūtu pulksteni 11. 31. decembrī. Bet labi, bet kāds beigās sektis, es dzirdēju varbūt par kaut kādām, es nezinu, lietām ierosinātām vai tikai tukšiem vārdiem, ka mēs tur fiksējām vērtēsim situāciju, uzsākam resursko pārbaudi. No tā es īsti neko nedzirdēju, pašvaldības policija kā vienmēr vainoja iedzīvotājs, ka ziņojuši ļoti kūtri un nevienu neesam pieķēruši, kaut vai Ziņoja par Gunāru kūtri, kaut vai viņi, piemēram, braukā apkārt, bet, nevienam jau nekas neinteresē. Bet vismaz ir dzirdēts, ka Imantā kāds ir centies pildīt policijas pienākumus un vietējiem Kremliem pabojājuši salūtu šaušanas prieku. Un cerams, ka nākamgad šajā jautājumā latvieši būs tādi aktīvāki. Es pat teiktu, es ceru, ka aktīvāk arī būs latviešu citos valstiski svarīgos jautājumus, piemēram, ir dzirdams, kā aktīviski, atvainojos agrais rīts 6:30 Latvijas televīzijas. Aktīvisti plāno bloķēt Krievijas grāmatu tranzītus ar Latviju. Jā, to vajadzētu. Valdība to nedarīs, tas skaidrs. Es iedomājos, ka Kariņš apguļās. Nē, nelaidīšu.
Nekad. Nu, no otras puses, toties valdība, cik var saprast, veicina gan pārrobežu satiksmi ar Krieviju, jo, nu pat ir pabeigta Terhaus robežu kontrolas punkta paplašināšana, izbūve un, jā, pilnīgi noteikti vajadzētu uzlabot robežsargu darba apstākļus, bet šeit jau tiek ziņots par to, ka tiekot uzlabota un atvieglota robežu šķērsošana. Tas ātrāks process būs. Zikā, nesen parādījās arī ziņa, ka valsts kontrola valsts kancelēja jaunu līgumu parakstīja ar ceļojumu neapdrošināšanu, bet ceļojumu aģentūru 750,000 eiro vērtībā. Varbūt tas ir saistīts, ka Krievu robežu speciāli tiek kā Terhaus jau bija. Jā. Speciāli tiek paplašināti, lai mūsu valdībai, kas tad būtu ērtāk robežu Var aizbraukt atvaļinājumā, tā līdz Krimai pabaudīt, kā skaists brāks. Mums bija viena tāda amatpersona, kas Krimā divas pat, man palīgās, kas pabija novērojot. Jā, bet es domāju, ka daži gan jau vienkārši cer, ka te uzvedīsies tādi paši Krievu turisti, kā Ukrainas Donbasā 2014. gadā. Bet man ir jautājums, kāda tad īsti ir jēga viņiem tur kaut ko paplašināt, uzlabot tajā robežu punktā, ja robeža tik un tā stāv vaļā? Nu, taisnība, jā, labāk jau īsti nepaliek. 80 km garu robežas posmu tikai tagad būvēšot pēc firmas. Nu labi, pieņemsim, ka konkurence veicina zemāku cenu. Kurā vietā? Nu, ne Latvijā. Bet vēl 44 kilometriem no robežas būvnieks nevar atrast. Ir iesniegts pārāk liels cenas. Man jau neviens valdībā nav ratinieks. Kā? Jāskatās. Nu, arī fakts jābūt. Nu, jebkurā gadījumā pirms mēneša LSM ziņoja, ka robeža ar Krieviju uzbūvēšot ātrāk nekā ir paredzēts, un tas notiks 2025. gadā. Jūs neatgādina to ar elektrovilcieniem kaut kāds. Jā. Tas vēsmas gaisā ir. Es nebrīnos, ja drošības sistēmas iepirks no Krievijas. Jā, kāpēc viņiem būs vieglāk uzstādīt, uzreiz savienot ar savām. Jā, katru lasīju, piemēram, Ukrainā Krievi ir uzstādījuši kaut kādas savas drošības sistēmas, kas pieder Krievijai, un pirms pie to ierakstiem tiek Ukraiņi, tās tiek pārādītas sākumā uz FSB serveriem. Bet ko darīs Lietuva un Polija šī žoga jautājumos? Nu kā, tem jau esot cits pavisam klimats, reliefs, nezinu, laikam, zini, kā robeža ar Krieviju ir Siāmas dvīņi. Baltkrievija uzreiz nozīmē citu klimatu un reliefu. Es tagad saprotu. Nu labi, tas nekas. Es zinu, kā tas ir atzīmē. Domā tādā ziņā, ka Baltkrievija ir Krievijas satelīta valsts un, principā, robeža ar Baltkrieviju tieši tas pats, kas robeža ar Krieviju. Es domāju, zini, kā tieši tā, es negribu lietot vārdu satelīta. Es domāju, ka tā ir jau okupēta teritorija no Krievu puses. Nu jā, diemžēl tā ir, un cik mēs varam spriest pēc pēdējiem datiem par to, kas notiek Baltkrievijā, tīri ar Baltkrievu valodu, īpaši šaubas vairs nav. Baltkrievijas rūp, man vēl ir makā. Aģents, viss. Tev kartupeļu garšo? Man garšo kartupeļu. Aha, Lukašenko aģents. Koļa. Koļa trip. Jā. Jā. Jā, bet savukārt, runājot par robežām, Lietuva robeža ar Maskavas marionešu valsti Baltkrieviju izbūvēja arī jau 2022. gadā, tieši tāpat kā Polija, 502 kilometrus. 502. Tie ir 502 km. Jā, ja kāds nesaprat, varam uzrakstīt. Es sapratu. Viss skaidrs. Un, tagad viņi plāno nožogot arī ūdens tilpnes un purvus. Tur tā, lai pāri pa 100 kilometriem. Bet izrādījās, ka viņiem tas reliefs un klimats ir arī tāds kā mums, ka viņiem purvi arī tomēr. Ne tikai stepe un klintis, bet tos tagad viņi arī mēģinās tik galā. Bet toties mūsu valdība ir humāna. Turpina Man atgādina, lietoto apģērbu veikalu. Jā, principā mūsu valdībā viena daļa to kadru ir tādas lietotas lupatas. Jā. Viņi turpina tādu humānu apsvērumu dēļ ielaist Latvijā personu ar Krievijas federācijas pasēm un ļoti apšaubāmiem pamatojumiem. Bet kas ir vēl labāk, Latvija turpina tranzītā laist ne tikai graudus, bet arī personas, kas dodas uz pagaidām okupēto Prūsijas teritoriju. To, ko pagaidām sauc par Kaļiņģigradu.
Nu, zini, kā, tas jau ir ārlietu ministrijas pārziņā. Un kas mums tādā ārlietu ministrija? Piekariņš. Tas, kas saturimies. Kariņš. Jā, Kariņš. Es to neteicu. Tas ir tik personu. Jā, bet, faktiski, pareizi. Tas ir vienkārši cilvēks ar pilnīgi citādu lidojumu. Gan domās, un arī komandējumos. Jā, runājot par komandējumiem, starp citu, nezinu, vai tas būs saistīts tieši ar Kariņu kungu, vai varbūt ar kādu citu Latvijas ministru, varbūt ar vairākiem ministriem, varbūt pavisam citā galaktikā, pavisam citā valstī. Ministri citkārt ņemot līdz komandējumos mīļākās, vai kas tur vēl pagadās? Mīļākos bērnus un visu kaut ko. Mīļākos bērnus. Jebkurā gadījumā tā sistēma ir tāda, ka ministri mēdz kaut kur doties, un tad jau pie mums droši vien tas nav iespējams, ka ministri ņemtu līdzi kādus savējos cilvēkus. Mēs esam tiesiski un demokrātiski valsts. Bez kompromisties. Jā, un tādos gadījumos, tur, kur tādas valstis nav, tur turoperators reizēm mēdz izrakstīt rēķinu valsts pārvaldes aparātam par konkrētu summu vienkārši. Ja, un īpaši neatskaitoties, kas tas tāds tur ir. Tur vienkārši ceļazīme, vai ne? Bet ceļazīme citkārt tiek sakomplektētas vairākas biļetes, ne jau viena. Tur tiek iekļauts visādas interesantas personas, un tad ceļo uz nebēdu, un tad tur milzīga, liela, aizdomīga, kāda liela tēriņa sanāk uz visādiem lidojumiem. Bet diez vai tas būs Latvijas gadījumā. Kā piemēram, kā sapratu situācijā, divas biļetes maksā 10 un 10 eiro. Viņi tad vienkārši uztaisa vienu biļeti pa 20, jā? Jā, tieši tā. Tas ir ideāli. Tā saucās komplektēt. Bet klausies, tu liekas, tas varbūt iespējams arī saistīts ar Nekariņa nelidojumiem uz Nebristelu. Jo viņš man liekas viens no lielākajiem tērētājiem Eiropas. Jā, pats lielākais. Beidzot, kaut kur viņš ir lielāks. Latvija pirmajā vietā. Nevaru noliekt neapstiprināt šādas pieļaujumus. Tā liekas, ka mums ir dubultaģents. Ne tikai cits, bet arī kaut kas cits. Kategoriski noliedz savu saistību ar Mossad. Labi, turpinam. Kas mums te nākamais ir vispār? Par to, kas notiek... Kā vispār? Tā. Un kur? Vai Latvijā arī? Tas viss iepriekš minētais, es nezinu, manā Latvijā tā tas nevarētu notikt, bet varbūt tas tā notiek Siliņas un Gēviča valdībā un vēl kādu citu cilvēku valdībās un Latvijās, jo vismaz es tā saprotu no viena otra politikāņa jaungadu uzrunas par to, ka Latvija nav viena. Iespējams, ka pastāv vēl kāds cits Latvijas virtuālas, digitālas, šizofrēniskas, vai tam līdzīgas. Tautai ir sava Latvija, kleptokrātiem sava Latvija, okupantiem ir cita Latvija un viena Latvija ir tiem, kas nosoda Krievijas teroru Ukrainā un cita Latvija ir tiem, kas pelna no Krievu teroristu graudu tranzīti. Protams. Laikam tāda Latvija ir arī Rietumu bankai, kur drīzāk gan jau būtu jāsauc par Austrumu vai Krievijas banku. Zini kā, es dzirdēju, viņus uztraucot Latvijas komersantu aktīvu liktenes Krievijā. Jo tās 2 gadus pēc kara sākuma Krievijā ir Latvijas komersantu finanšu. Tur iekšā Krievijā ir komersantu līdzekļu. Krievijā tieši. Kā viņi teica, vairāk 10 miljonu. Pašai Rietumu bankā Krievijā ir vismaz 120 miljonu eiro aktīvi. Brīnišķīgi. Un kurus varētu zaudēt? Ja mēs nacionalizēsim Maskavas naudu, pēc viņu domām. Zini kā, 2 gadus pēc kara sākuma viņi ir iesaistīti teroristu valsts ekonomikās uzskatu, un tāpēc viņi esot pret to, ka Latvija pārņem Maskavas naudu. Jā, šeit es vēl atļaušos iestarpināt. Mēs runājām tieši arī par Krievu teroristu graudu tranzītu, un Skribs beidzās. Pamanīju sociālās tīklošanas vietnē. X. Tas ir tavs sociālās vietnes. Bet pamanīju fotogrāfiju, tātad arī vagons nofotografēts Latvijā. Vagons. Vagons nofotografēts Latvijā. Arī, ticamāk, ar šiem pašiem Krievu vai Ukrainu nozaktiem graudiem. Un virsū lepns uzraksts Rietumu banka.
Brīnišķīgi. Vienkārši fantastiski. Sagadīšanās nedomāju gan. Zin kā jāpārzīm uz Austrumu banku. Bet šeit ļoti interesanti attiecībā uz Latvijas radio vēl, ka pilnīgi bez nekāda brīdinājuma vienkārši netika sniegti nekādi komentāri, piemēram, uzreiz, līdz ko tika pārtraukts raidījumi tieši ēterā. Uzreiz tika vienkārši, viņi pārslēdzās uz mūziku. Un tad, teiksim tā, es tā pafantazējot, kādā citā galaktikā Latvijā, piemēram, sākas karš, Latvijas radio evakuējās. Skan Raimonds Pauls, Ļaun Elikros. Mēs sēžam apokaliptiski, skatāmies debesīs, lido NATO iznīcinātāji. Un tikmēr fonā skan priecīgs Ziemassvētku džess. Vienkārši. Es priecīgāks būtu, ja fonā tajā brīdī sāktu skanēt Gulbju ezers, tas nozīmē, ka NATO iznīcinātāji tikuši jau līdz Maskavu. Nu ko? Tāds mums tas jaunais gads. Nu, uz šīs brīnišķīgās nots. Vai tu viņa bija tik brīnišķīga? Tālāk būs vēl jautraktīts man. Lai man bail iedomāties. Jūs mums vēl redzēsiet, ja sagaidīsiet nākamo X stundu. Paldies. Zin kā parasti cilvēki nesagaida otro X stundu. Pietiek ar vienu. Pietiek ar vienu. Visu labi.